Jau vairākus gadus es klientiem iesaku LED lentes slēdzi likt nevis iebūvējamo sensoru, bet sienā. Un tam ir vairāk iemesli. Pirmais iemesls ir tas, ka ļoti viegli viņu ir ieslēgt un izslēgt. Var gandrīz vai neskatoties vienkārši uzsist un viss notiek. Tāpat var kaut vai ar teikānu pieskarties un tu esi ieslēdzis un izslēdzis. Tas ir daudz vieglāk nekā precīzi trāpīt sensoru slēdziņu kaut kur apakšā zem augšējiem skapīšiem. Otrs iemesls ir tas, ka tādā brīdī, kad jums ir iebūvētais LED sensors, tādā brīdī visu laiku darbojas transformators, kurš ir ieslēgts elektrībā, un viņš arī attiecīgi silst. Un, lai varētu nostrādāt sensors, viņam ir jāstrādā, tātad viņš darbojas visu laiku. Bet šāds te sienā iebūvēts slēdzis, viņš atslēdz visu elektrību. Un ja jums mājās nav master slēdzis, tad, kad jūs ejat prom, arī tad transformators turpina strādāt. Vai tas ir pārāk droši, es nezinu, bet jebkurā gadījumā es cilvēkiem šos iemeslus pastāstu, un lielākais vairums cilvēku izvēlas beigās šo slēdža veidu, nevis sensoru. Tas bija ļoti aktuāli agrāk, pirms 10 gadiem, tad, kad sensori bija retums, un tas bija vau! Bet tagad visi pie sensoriem ir pieraduši, un tagad jau vairāk cilvēki skatās uz ērtību un komfortu.